Sveiki, jā, skaļš pieteikums no sākuma par to nosaukumu. Tas tā kā pagātnes formā, bet es pilnīgi noteikti neesmu Gatis Krūmiņš, kas var ar aizrautību un deksmi stāstīt par lietām, ko viņš nav pats piedzīvojis laikā uz atpakaļ. Tāpēc mans stāsts būs vairāk par to, ko es pats esmu redzējis, strādājot Latvijas Kokrūpniecības federācijā un arī citās nozares organizācijās. Vēl maliņā ir tāda neliela atruna. Pirmkārt, es gatavojos no sākuma uz tādu pavisam īsu prezentāciju, tāpēc skaidrs, ka tai bija jābūt ātrai un spilgtai. Tagad pavilksim nedaudz garumā, un pēc tam līdz pusdienām vēl laiks diezgan daudz. Es neesmu tas starp pusdienām un jums šobrīd. Tātad, jā, ļoti iespējams pārkāpšu prezentācijai doto laiku. Es tik un tā, es vispārināšu, neņemiet katrs uz sevi, neņemiet ļaunā. Un es provocēšu. Tāpēc pati būtiskākā atruna laikam šobrīd ir tāda, ka caur to amatu strādājot Latvijas Kokrūpniecības federācijā, es esmu ticis uz skatuves. Bet visi tālākie slaidi, un tīpaši pēdējais, tas nepārstāv nevienas konkrētas organizācijas oficiālo viedokli. Tā ir mana pieredze un mani tarakāni manā galvā. Tad sāksim. Baika kungs jau pieskārās tam, kā domā darba devēji un uzņēmēji. Manā pieredzē tas ir tā, ka viņi to, ko domā, to visticamāk arī saka, bet tad, kad saka, tad viņi to saka jau ar kaut kādu ievirzi uz nepieciešamo risinājumu. Cits jautājums ir, kā līdz tam gala mērķim, tam risinājumam nonāk tur pa vidu. Vēl ir ļoti daudz notikumu. Bet, ja runājam par izglītību, tad, manuprāt, darba devēji tipiski domā trūkst rokas, nav darba spēka. Ja darba spēka nav, ejam uz skolu, ja skolā nav pietiekoši daudz audzēkņu, nav pietiekoši daudz absolventu, kur ir problēma? Problēma ir tajā, ka viņi nemāk pārdot savu produktu vai pakalpojumu, tā tad ir nepieciešams spēcīgāks mārketings. Trūkst domas, ja šī gadījumā, ja no uzņēmēja skatu punkta trūkst varbūt attieksmes, kuram cilvēkam piemīt. Un tad, kad es atkal vēršos, lai precizētu, ko tas nozīmē tā attieksme, tad beigās mēs nonākam pie tā, gan jau, ka galvenais, lai cilvēks labs, pārējo mēs paši iemācīsim uz vietas. Un trešais, trūkst sapratnes, ar sapratni domājot, visu to, kas ir izglītības saturs, tās ir prasmes zināšanas, kas pēc tam veido kompetences. Un ja no tā audzēkņa vai tā absolventa dienas beigās vēl joprojām nesagaida to, ko uzņēmēji gribētu, tad tā pirmā doma ir, acīm redzot, skolai vienkārši trūkst naudas, lai nopirkt atbilstošas iekārtas, noalgot atbilstošas pedagogus un to audzēkņu izmācīt no viena sākuma līdz otram. Tas ir vispārinājums. Tāpat laikā tajās diskusijās, kas mums ir starp posmā no problēmas definēšanas un līdz risinājumam, diezgan labi var redzēt to, ka uzņēmēji saprot, skola ir platforma. Tajā ir ļoti daudz dažādi saskaitāmie, tie ir skolas vadības jautājums, pedagogi, audzēkņi, infrastruktūra, aprīkojums un pats galvenais sadarbība ar industriju. Tās ir visas tās saskaitāmās lietas, kas saliekās kopā tajā, lai audzēknis izejot procesam cauri, iegūtu atbilstošas zināšanas un būtu tas, ko sagaida darba tirgus. Bet vēl ir jautājums, vai audzēkņa gaidas pret to, ko ar ko viņš sastapsies darba tirgu, ir tādas, kā viņš dienas beigās ierauga. Bet par to nedaudz vēlāk. Tātad, kas ir meža nozares izglītība pēc būtības? Uz to es skatos cauri tām profesijām, kas ir mūsu uzņēmumos. Un kādas tās ir? Vai šī ir daļa no meža nozares izglītības? Mana ātrā atbilde – jā. Visas profesijas ir daļa no meža nozares izglītības, dažas vairāk, dažas mazāk, bet tāpat mūsu uzņēmumos strādā juristi, grāmatveži, sekretāri, lietveži, loģisti un tā tālāk un tā joprojām. Nevienu uzņēmumu nevar uzbūvēt bez būvniekiem, bez arhitektiem. Tā kā jā, arī šīs visas profesijas un kvalifikācijas ir daļa no meža nozares izglītības. Kā to pierādīt, ja mēs paskatāmies pēc vidu datiem uz šiem 3 NACI kodiem, kas ir mežsaimniecība, mežstrāde, kokapstrāde un mēbeļu ražošana, tad mēs redzam, ka šajos uzņēmumos kopā ir 37,000 darba vietu. Atkal nianses, es runāju par darba vietām, par vidu datiem, jo kopumā, ja mēs runājam par nodarbinātību, mēs skatāmies uz meža nozares kopumā ir kādi 40-42,000. Bet šos ciparus izmantoju tāpēc, lai viņi būtu savstarpēji salīdzinājumi, jo tas nākamais par profesijām arī nāk no vida.
Un saskaitot visus tos atsevišķos kodiņus, kas ir, mēs zinām, ka mēbeļu galvenieks var strādāt zem 10 dažādiem profesiju kodiem, vai varbūt pat vairāk. Un saskaitot visus tos, kas ir attiecinājumi gan kokapstrādē, gan mēbelēs, gan mežsaimniecībā kopā, mēs redzam, ka no šiem 37 000, 14 500 ir tās darba vietas, kas ir tieši attiecināmas uz nozari. Tie ir visi operatori, tie ir tie, kas māk strādāt ar koku, tie, kas māk zāģēt kokus, vērtēt kvalitāti un tā tālāk tā joprojām. Tātad no nozares uzņēmumu nodarbinātības 40% darba vietu ir tās, kas ir tieši saistītas ar meža nozari. Kas tās par profesijām ir? Nezinu, vai varēsiet saskatīt, bet tie, kas zina, tie zina. Katrā nozarē ir tāda profesija karta vai profesionālo kvalifikāciju struktūru, kur ir izveidojusi nozari pati laika gaitā. Zem katras no šīm profesijām ir savs profesijas standarts vai profesionālās kvalifikācijas prasības, kurā ir aprakstīts, ja tu gribi būt, piemēram, datorizēt kokapstrādes iekārtu operators, tad kas tev ir jāzina, jāprot, jāmāk darīt, un arī īstenībā ar kādām attieksmēm un kādām zināšanām tam visam pamatā. Tiešām zem visiem šiem virsrakstiņiem ir diezgan paliela dokumenta ar diezgan augstu detalizāciju, kuru ir izstrādājusi katra atsevišķā nozare savām vajadzībām un redzot to, kas viņiem uzņēmumos ir nepieciešams. Neliela atkāpe par kvalifikāciju struktūru savulaik, viņi tādi izveidojās, to kvalifikāciju ir diezgan daudz, jo mēs skatījāmies, kādi amati ir uzņēmumos, mēģinājām vilkt paralēlas ar izglītības sistēmu, bet kādu laiku apakaļ tas bija daudz vienkāršāk. Piemēram, mēbeļu galveniekam varēja būt nevis 3 dažādi mēbeļu galvenieki, tur galvenieks parastais mēbeļu galvenieks būvstrādājuma, galvenieks vēl tur tapsētājs, bet mēbeļu galvenieks ar vairākām pakāpēm, tā kā kvalitātes pakāpēm. Un īstenībā šobrīd, es domāju, ka no izglītības un zinātnes ministrijas, ja kāds ir, tad arī varēs man apstiprināt. Šobrīd mēs atkal ejam jau pa spirāli kaut kur atpakaļ un skatāmies, kā visas šīs profesijas salikt kopā, lai vienkāršotu sistēmu. Tad kas ir meža nozares izglītība tiešā veidā? Tās ir tās profesijas, kas ir šajā te kartē. Tur ir gan tas, ko mēs īstenojam profesionālās izglītības iestādēs, gan augstākās izglītības iestādēs un koledžās. Šodien mācās vai studē nozares profesijās nepilni 2000 cilvēku. Gan jaunieši, gan pieaugušie, saskaitot atkal sabarot visu katlā kokapstrādi, mežsaimniecību, augstāko vidējo profesionālo izglītību, saliekot visus 4 kursus kopā, nepilni 2000 cilvēku. No tiem katru gadu absolvē aptuveni 350. Skaits nav liels, viņš ir mainīgs, tā ir viens momentu uzņēmums, saskaitot atkal visu kopā. Vērtējam paši. Tas ir daudz vai maz, tas procentiņš no kopējās nodarbinātības vai 2,5 no tiešās. Uz to var skatīties dažādi, bet tas tā vienkārši ir. Tāda izskatās tā nozares profesionālā izglītība no struktūras un no skaitļu aspekta. Tad, par cik tajā virsrakstā tomēr bija nedaudz no vēstures, tad vienu slaidu man tam bija. Tajā bija jāiekļauj un nedaudz jāpastāst. Tad jautājums atrod 3 atšķirības. Protams, atšķirība ir vairāk, bet ir dažas tādas visinteresantākās. Pirmkārt, paņēmu ekrāna šāviņus, atkal nezinu, vai ir iespējams salasīt no tāda portāla, kur ir vismazāk fake news vai viltus ziņu. Tas ir Latvijas Vēstnesis, viņa uzturētais portāls, LV portāls, kurā 2010. gadu bija raksts, sākoties profesionālās izglītības iestāžu optimizācijas procesam, kur tika izveidots Ogres tehnikums, apvienojot 3 citas dažādas iestādes, un nozara ārkārtīgi bažījās, vai nenotiks tagad tā, ka meža tehnikumu likvidējot vai pievienojot, viņš nepaliks 3. plānā šīs mežsaimniecības profesijas. Tādas sarunas bija, bet arī tad tā atziņa bija, ka skola tomēr ir platforma, un tas, kas tur notiks vai nenotiks, būs atkarīgs no mums pašiem, no mums kā no nozares. Situācija 2025. Kā sanāca, kā ne, es turpatās blakus ieraudzīju svaigāku rakstu, kurā tiek informēta sabiedrība par konferenci Valmierā 10. aprīlī, tas ir šodien, no Latvijas koka. Tātad divi ekrāna šāviņi no 2010. un 2025. gada. Bet tagad pēc lirikas, kas mums bija 2010. 20 profenis, jā, absolūti apzināti izvēlējos šo te slenga vārdu.
Pats es mācījos teķī, piemēram, tas arī ir dažiem noteikti zināms, ko nozīmē. Un nestāstiet, ka aiz slēgtām durvīm mēs tik un tā nelietojam šos te saīsinājumus saucamos. Tas nenozīmē, ka profeni ir kaut kas slikts, vai tas ir slikts vai labs, tas ir mūsu pašu prātās, kā mēs uz to skatāmies. Bet tas ir daudz vienkāršāk pateikt profeni, nekā saprast atšķirības starp koledžu, tehniku un profesionālās vidusskolas, arodskolas un visiem tiem līmeņiem, ko vēl Baika kungs rādīja, kādas izglītības iestādes ir Valmierā. 10. gadā mācās šajās skolās 1200 jauniešu. Skolas ir nedaudz vairāk kā 20, atkal vispārinot, jo ir dažādas nianses. 25. gadā mums ir 12 šādas profesionālās izglītības iestādes, kas īsteno kaut kādu kvalifikāciju meža nozarē, vienalga kokapstrādē vai mežastrādē, bet vēl joprojām pie 12 skolām mums ir 1200 audzēkļi. Pa vidu mainījies ir diezgan daudz kas, piemēram, proporcijas starp kokapstrādu un mežsaimniecību mežastrādi. Vienīgā izglītības iestāde šobrīd Latvijā, kas māca meža mašīnu operators, ir Ogra. Ogra savus apjomus, teiksim tā, ir dubultojis, ja mēs runājam par jauniešu skaitu laika gaitā. Tātad kokapstrādē tur ir bijušas izmaiņas uz otru pusi, nelielas. Mums vienmēr ir bijis jautājums pie skolu optimizācijas, kā tad ir ar viņu sasniedzamību, jo tā ir viena tomēr būtiska lieta, ka es gribu, lai mans bērns mācās kaut kur tuvāk mājām. Kā izrādās tajā lielajā bildē, to atšķirību tā īsti nevar pamanīt. Jā, varbūt konkrētais bērns aizgāja mācīties kaut kur citur, bet tā kritiskā masa veidojās ap 1200. Līdz ar to viela pārdomām, arī piemērs par mežsaimniecību, mežastrādi un kokapstrādi, ja mežsaimniecībā mums ir viena skola, tad kokapstrādē mums ir 12 plus šobrīd pa visu Latviju diezgan labi pārklājumā. Par augstāko izglītību. 10. gads. Pats sāku mācīties universitātē, tolaik Latvijas lauksaimniecības universitātē 2007. Un tur tiešām tas iespējas tā arī cilvēkam no malas ienākot ir, ka jā, šī ir vienīgā vieta Latvijā, kur es varu iegūt izglītību nozarē, es te gribu mācīties, te ir visaugstākā iespējamā kvalitāte un nozvēl cietas zināšanas par nozares jautājumiem. Es pat tādā brīdī nezināju, bet jā, RTU arī darbojās ar koku. Viņi gan vairāk strādāja dizaina tēmā, visu cieņu Kazākungam par paveikto tur savulaik. Bet šodien mums aizvien ir viena centrālā augstskola, kas tagad saucās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, kas aizvien īsteno gan mežsaimniecības, gan kokapstrādes augstāko profesionālo izglītību, bet laiki mainās, monopols vairs īsti nepastāv, mums aizvien vairāk, līdzīgi kā Vidzeme, nāk iekšā koku būvniecībā, tā arī attīstās Latvijas universitāte ar vēlmi bioloģijas tēmā pieķert aizvien plašāk klāt mežsaimniecības jautājumus, un RTU aizvien dizainā un arī ļoti spēcīgi būvniecībā, protams. Tas ir slikti, tas ir labi, to es nesaku, bet tas tā vienkārši šobrīd ir. Tātad tā situācija, kā ir attīstījusies. Kas notika pa vidu? Sāku es to stāstu ar to, ko darba devēji domā un to, ko darba devēji saka. Tad tagad varam parunāt par to, ko darba devēji dara. Atkal vispārinājums. Vidējais statistiskais uzņēmējs. Mēs zinām, ka mums ir flagmaņi, kas ārkārtīgi daudz investē iekšā vispārējā izglītībā un interešu izglītībā un stāst par nozari un STEM vai STEAM jomā. Un ir tādi, kas neko nedara, un pa vidu ir teiksim, tā, uzņēmējs parastais, kurš no tiem 3 vienkāršajiem mērķiem, runājot par risinājumiem mārketingā un galvenais, lai cilvēks labs vai to, ka vajag vairāk naudas, īstenībā ikdienā strādā vairākos līmeņos. Savu uzņēmumu līmenī, apvienojoties nozares organizācijās un arī valsts līmenī, jo viņam daudz kur šim uzņēmējiem vai pašam jāiesaistās vai jādeleģē savi cilvēku procesos, kurai valsts puse, kur nepieciešama ekspertīze no nozares. Es neiešu tagad pārlasīt katru no šiem kvadrātiņiem. Prezentāciju jūs saņemsiet. Tur nav nekas unikāls, nav nekas tāds ārkārtīgi īpašs, bet tas zināmā mērā parāda, ja kāds saka, ka darba devēja jau neko nedara, lai augtu tur nozares prestižs un piesaistītu jauniešus, tad dažu minūšu laikā šeit es to stereotipu varu apgāzt. Tas ir gan finansiāls ieguldījums, tas ir laika ieguldījums, un tas ir arī, teiksim, tā zināšana un kompetenci ieguldījums, ko darba devēji liek iekšā. Un varbūt tas ir iemesls, kāpēc samazinoties izglītības iestāžu skaitam, jauniešu skaits paliek konstants, kas interesējās par meža nozari. Un visbeidzot, tas, par ko es brīdināju,
Ko mēs darīsim tālāk? Kas būtu jādara tālāk? Runa ir par provokācijām. Man tiešām ļoti priecē, ka Latvijas Kokrūpniecības federācijā šobrīd ir tāda organizācija kā Latvijas koks, kas ar pilnu jaudu dodās iekšā tēmā, kas visām pārējām nozares asociācijām ir dienas kārtībā, viņi, protams, ir margināli. Skaidrs, ka mežastrādātāji cīnās ar savām problēmām, zāģmateriāla ražotāji savējām, ar biznesa vidas sakārtošanu. Izglītība, cilvēku resursi, jā, vienmēr ir dienas kārtībā, bet skaidrs, ka tie nekad nav tie paši galvenie. Un tagad mums ir viena organizācija, kas tam ir pievērsusies. Bet, lai tāda organizācija darbotos, ir nepieciešama kritiskā masa, kas rada arī kaut kādu finansējumu. Un neteikšu, ka ir ārkārtīgi pareizi, ja ir daži, kas šo finansējumu veido, un labumu guvēji tomēr ir beigās visi. Arī tie, kas neiegulda. Provokācija, bet varbūt mums vajag kaut kādu aplikāciju, līdzīgi kā Spotify, kur mēs klausāmies mūziku, kur mēs varam abonēt kā nozara. Un ar nozaru domājot gan juridiskas, gan privāti personas kaut kādu plānu katru mēnesi par simboliskām naudiņām, un varbūt tas palīdzētu savākt asociācijai Latvijas koks vēl būtiskāku finansējumu un parādīt, ka tiešām tā nozara arī ir gatava investēties. Otrs par ogres tehnikumu. Ļoti man mīļa tēma, lai arī pats es esmu kokapstrādes cilvēks. Jā, forši esam izveidojuši, izdarījuši, bet aizvien pieklibo tas stāsts par to, ka mums vajag diezgan daudz audzēkņus, lai mēs varētu nosekt izmaksas, kas rodās mežsaimniecībā mežastrādē, jo tur ir tā profesija pietiekoši dārga īstenošanā. Jau šobrīd meža mašīnu operatori mācās Izglītības zinātnes ministrijas piešķirtajos mežos, viņus izstrādājot, un pēc tam šie koki tiek realizēti izsolēs. Protams, ka tie koki ir vidēji zemākas kvalitātes, dažādāki, ne tā kā biznesā var būt pierasts, līdz ar to tās izsoles tur to lielo vērtību neatnes, bet ja mēs atzīstam to, ka ministrijai valstī tādas naudas nebūs, lai baigi iegrūst iekšā, mēs atzīstam to, ka katrs uzņēmējs atsevišķi arī to nepacels, jo tās mašīnas tur ir mērāmas komplekti no miljona aptuveni. Tad sakam, ka mēs ļaujam skolai nodarboties arī ar saimniecisko darbību, ar konkrētu mērķi, ka šīs saimnieciskās darbības rezultātā visi ieņēmumi tiek likt iekšā izglītības programmas attīstībā. Un darām to tā, lai sasniegtu tādu situāciju, kā ir Somijā vai Zviedrijā, ka uz katriem 15 jauniešiem mums ir viens meža traktors un viens instruktors. Šobrīd mēs runājam, ka mēs katru gadu tehnikumā uzņemam ap 60 meža mašīnu operatorus, 4 kursi, pareiķiniet paši, cik traktors un instruktors mums vajag un kad mēs to varam sasniegt. Kokapstrāde. Šobrīd 12 skolas. Man šķiet, ka mums vēl ir vieta kaut kādai optimizācijai. Mums ir jāatstāj centrālie galvenie spēlētāji, jo reģionos tā pieejamība tomēr ir svarīga, bet jautājums viņai jābūt tik plašai. Mums ir jākoncentrē arī tie resursi, tā lai attīstīties varam plašāk un kvalitatīvāk. Un otrs jautājums ir tas, ka jā, mēs vācam grupas, mēs liekam iekšā tās nozares profesijas, uz kurām vairāk pavalkās jaunieši, ignorējot to, ka tām profesijām pretī nav darba vietu vismaz tādā apmērā. Piemēram, jaunieši šobrīd daudz labprātāk ies uz mēbeļu galvnieku, nekā uz datorizētu kokapstrādes iekārtu operatoru. Kaut gan tās brīvās darba vietas ir pilnīgi otrādāk. Augstākā izglītība un zinātne. Konkurence ir laba lieta, ja vien viņi tā negrauj konkurētspēju. Es saku, veidojam tādu koordinētu klāsteri vai konsorciju, kurā visas šīs pieminētās augstākās izglītības iestādes dara to, kas viņām patīk, dara to, kas viņām padodās, un dienas beigās viņām arī ar to nopelna, respektīvi, ideālais darbs. Katrs esam nedaudz savā tēmā, Jelgava ir vairāk tādā vispārīgā nozares stāstā, par kokapstrādi runājot, RTU atkal dizainā un arī būvniecībā pamatīgi, vidzem ilgspējīgā būvniecība. Varbūt mēs varam sanākt kopā un uztaisīt to vienu ideālo programmu. Iedomājieties, kas tas būtu par marketingu šovu, ja students varētu no visām 3 universitātēm dabūt diplomu. Viena mācība ietvaros. Jā, protams, tie, kas ir izglītības sistēmās, atķers galvu, teiks, tas nav iespējams, un kā mēs naudu sadalīsim, kā mēs slodzes sadalīsim, un kas vispār notiks ar visu pārējo. Protams, ka tā es jūs ļoti labi saprotu. Bet tāpēc tā ir virsraksts provokācija. Ar to es šodien arī nodarbojos. Paldies!
Labs jautājums. Ātrā atbilde ir tālu. Mums patstāvīgi ir 2 meža mašīnas, 2,5 un plus uz nepieciešamību tuvojoties eksāmeniem tiek noīrētas vēl atsevišķi dažas vienības. Audzēkņu ir ļoti daudz, plus vēl ir jāsniedz pieaugušo izglītības pakalpojums tehnikumam, plus vēl ir sadarbība arī ar LBTU, kur studenti brauc, iziet savas prakses šajā tehnikumā. Līdz ar to tā laika apmācībām ir salīdzinoši maz. Kur ir pamatproblēma? Pamatproblēma, ja mēs rēķinām finansējumu uz vienu audzēkni, tad to parasti rēķina tā, ka stāv viens pasniedzējs priekšā un 20 audzēkņi klausās. Mežā traktorā to tā nevar izdarīt. Uz katru audzēkni katru stundu ir jārēķina pilnīgi atsevišķi, un tā arī viņi būtu jātarificē. Tas, protams, nenotiek. Tāpēc tā vajadzība pret daudz vairāk meža mašīnām un instruktoriem būtu. Jo pats galvenais ir, cik daudz viņš te traktorā ir sēdējis, lai viņš prastu. Vai mums ir Jā. Kāds būtu aicinājums vispār izglītojuma iestādēm no nozarēm? Pirmkārt, dodieties pie Latvijas koka. Tas ir viens aicinājums. Latvijas koks ļoti labi jums izstāstīs par mūsu izstādi Koks ir labs, kur mēs varam jūsu skolas un jūsu klases aizvest un parādīt, ko dara kokrūpniecībā. Noteikti tur jūs iegūsiet arī informāciju par tādiem pasākumiem kā Meža ABC vai Meža dienas Tērvetē, kas ir grandiozi vairāk tūkstoši cilvēku apmeklētāji, skaitā arī skolu un jauniešu. Un tur var uzzināt tiešām no sākuma līdz beigām par visu meža nozari. Tā kā jā, šis būtu tas pirmais aicinājums, un pēc tam jau caur Latvijas koku mēs tālāk sakonektēsimies, ja jums vai kādas vieslekcijas, kaut kādu sadarbību, kaut kādus projektus, mēs daudz ko varam atrisināt tādā veidā. Galvenais komunicēt šeit. Tehnikas simulātori, jā, protams, risina. Tādās valstīs kā Somija, piemēram, tas simulators ir tā kā biblioteka skolā. Jebkurā brīdī var aiziet, attaisīt, palasīt, pamācīties, padarboties, izpildīt. Tev ir savs profils, tev ir savas treniņu programmas, katrai darbībai savādāk. Tad tur audzēknis var laika gaitā brīvi iet un darboties. Tas, protams, daudz ko risina. Tas risina gan sākotnēji, lai tu pirms pašā sākuma apgūtu tos kloķus, bet tas risina arī tālāk apmācībā, pieslīpējot kaut kādas nianses. Protams, ka tas ir risinājums. Un arī Ogrē šie simulātori ir, un vēl nesen tika piepirkti vēl klāt. Bet protams, līdz tādam līmenim, kā Ziemeļos, mums vēl bišķiņ jāpaldās. Jā. Tās ir milzīgas naudas, katrs simulators. Lieliski. Laikam jautājumu vairāk nav, vai ir varbūt kāds vēl zālē? Ja nav, man ir jautājums, Artur. Man, protams, ļoti patika tava pirmā provokācija. Bet attiecībā uz to es arī tev gribēju pajautāt. Tu jau pieminēji, redz, Somijas pieredzi. Mēs vispār meža nozarē daudz skatāmies uz Skandināvijas valstīm, kā paraugu tam, kā organizēties un kā darīt. Protams, ka tās varbūt nevienmēr ir salīdzināmas ne tikai mērogi, bet arī uzbūves nozara un tā tālāk. Bet tomēr varbūt tu vari pateikt, vai ir kāds piemērs, kā, teiksim, citās valstīs centralizētāk vai kaut kā kolektīvāk tiek risināti, finansēti un domāti no nozares, meža nozares, es domāju, puses tieši ar izglītību, sabiedrības informēšanu un šiem te jautājumiem saistītie procesi. Jā, tādi piemēri ir. Viņi varbūt nav tieši mērķēti uz sabiedrības informēšanu, bet te ir tas trešā sadaļa, vajag vairāk naudas, ja mēs tur esam. Austrijas piemērs, cik es saprotu, tur ir tā, ka no katra saražotā kubikmetra tev ir jānomaksā kaut kāda nodeva, kas iekrīt Austrijas federācijas vai kaut kādā tur kontā, un kur viņi sadala lobby darba, izglītojošā darba un tādām vajadzībām. Tas ir viens no modeļiem, jā, kas neteiksim, ka Latvijā ar kādreiz nebūtu bijis apsvērts. Visi pārējie, viņi grib vai nē, viņi tomēr balstās lielākoties valsts budžeta finansējumā. Jo, kā jau teicu, meža izglītība ir dārga. Somijā ir gan valsts skolas, gan privātās skolas, bet viņas visas saņem konkrētu dotāciju par konkrētiem parametriem. Tā dotācija ir tāda, ka abas divas, gan privātā, gan valsts var atļauties vienu to pašu. Tātad
valsts saprot, ka zeme būs vienmēr, uz šīs zemes šajā valstī vienmēr augs mežs un vienmēr būs koki, un tāpēc viņa mērķtiecīgi iegulda izglītībā, kurai vienmēr būs pieprasījums un vienmēr būs nozara, kas rada vērtību. Nu, skaisti izklausās, Jā. ja tā arī paliks. Nu, paldies, Artur!